Jūrmalas pilsētas domas deputāts, partijas Mūsu Zeme priekšsēdētājs un Jūrmalgeitas skandāla tas galvenais atklājējs Ilmārs Ančāna kungs. Labdien, cienītie klātesošie! Šodien, 2007. gadā 3. jūnijā laikam, būs jauna vēsture Latvijas vēsturē, lapas pusē. Dieva lielākā sūtība cilvēcei ir saprāts, lai latviešu tautai līksmos saprāts, darba tikums un spīts, kas palīdzēs nostāties pasaules civilizācijas mēram homoseksualismam. Katrā gadījumā mums jānoturas pretī šai propagandai. Mēs dzīvojam valstī, kurā valda ekonomiskā, politiskā, konstitucionālā korupcija. Tam vēl pievienojās klāt šī homoseksuālisma problēma. Un kā viens no piemēriem, mēs jau dzirdējam, kas notika Latvijas vēstniecībā Baltkrievijā. Šis kauna traips izcēlās ar Latvijas vārdu. Otrs, atcerēsimies vēsturi, ka Zviedrijas karalis atvainojās Latvijai par to, ka izdeva cilvēkus, kas cīnījās par Latvijas brīvību, leģionārus. Bet pienāks laiks, ka Zviedrija atvainosies Eiropai par to, ka pieņēma likumu, ka homoseksuālismu laulātie pāri drīkst adoptēt bērnus. Tas ir lielākais noziegums, kāds var būt šajā civilizācijas pasaulē. Urā! Mums ir jāsaņem gara spēks un jānostājas pretī šai milzīgai propagandai un jāsaka nost ar homoseksuālismu, lai dzīvo zemnieka spīts, cilvēka saprāts un darba tikums. Vēlam visu to labāko. Paldies un pateicos. Un mums jāsaka pateicība tie, kas organizēja. Un īpaši Ķeipens skolas direktoram Andrim Upiniekam, kurš uzdrošinājās nostāties un pateikt, ka viņš savā skolā šo propagandu neielaidīs. Lai dzīvo! Paldies! Paldies Ilmāram Ančānam! Iepriekšējais runātājs jau pieteica Ķeipenes pamatskolas direktors Andris Upinieks, un viņš bija viens no tiem 266 skolotājiem, kur iesniedza protesta vēstuli mūsu valdībai par to, lai homoseksuālas mācību neieviestu mūsu skolās. Šobrīd ir tapusi atbalsta vēstuli, kur parakstījuši vairāk kā 17,000 iedzīvotāji. Vārds Andrim Upiniekam. Sveiki, Rīga! Runāšu precīzi 2 minūtes. Esmu skolotājs. Esmu priecīgs šeit redzēt tik daudz jaunu seju. Esiet sveicināti, jaunieši! Esiet sveicināti, mani skolēni, mani bērni! Man nav cita ceļa, kā būt kopā ar jums. Mums visiem nav cita ceļa, kā būt kopā, lai varētu sveikt pasauli tās izdzīvošanas izredžu vārdā, tās tīrības, tās likumības, tās ticības vārdā. Es neesmu kristīts, bet tas netraucēja man dzīvot kristīgi un kā nekad agrāk solidarizēties ar baznīcu, ar kristiešiem, kuriem sāp viņu sirds apšaubīšana, kuriem sāp apvainošana jūtās Dieva un dvēseles zaimošanā. Esmu tēvs savai meitai, dēlam un vectēvs 3 mazbērniem. Esmu priecīgs šeit redzēt tik daudz ģimeņu, sievu, vīru, māšu, tēvu, meitu, dēlu un mazbērnu. Mums nav cita ceļa, kā apzināties savas ģimenes un lielo ģimenisko svētumu un ar to līksmi sveikt pasauli tās izdzīvošanas vārdā. Esiet sveicināti, mani mīļie! Mani mīļie, bet visiem tiem, kas iedomājušies sevi par vienlīdzīgākiem mūsu vienlīdzībā būt, mēs pasakām skaidri, ja jūs spējat radīt
bērnus radīt, dzemdēt savus, nevis adoptēt, tad māciet un audziniet viņus, audziniet un māciet savus, bet rokas nost no muzejiem. Un tu augsti godātā, cienījamā vara, kur tu patreiz esi, šeit vai Vērmanas dārzā? Ja tu vara, esi mūsu likumības likumīgais sargs, ja tu ar likumu un varu nesargā likumu, tu paliec viena bez savas tautas, bez ģimenes, bez bērniem, bez skolas, bez nākotnes. Esiet sveicināti, mani mīļie, tīrībā, likumībā, ticībā, veselīgā miesā, gaišā, skaidrā un godīgā garā, lai Dievs ir kopā ar mums. Nē, homoseksuālismam! Nu, ko, dāmas un kungi, mēs turpinām šī koncerta muzikālo daļu. Tie, kas nav bijuši zaļajā teltī, parakstīties, skrienat uz zaļo teltu, parakstaties, kas jau ir bijuši, tad tie nu baudiet koncertu. Tagad jums uzstājas Kugiļevu Family Band. Sagaidām!